Labdien! Nu šodien par tiem nerentabliem Ventspils pilsētas autobusu maršrutiem, par viņu slēgšanu. 13. janvārī mums tika paziņots portālā, ka slēgšos nerentabls maršruts. Bet ir vairāki beti. Viens jau ir tas, ka pilsētas pašvaldības funkcija ir nodrošināt adekvātu mobilitāti iedzīvotājiem pilsētā. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, pašvaldība šim mērķim katru gadu izdala milzīgas dotācijas, tur iet miljoni. Un tad ir jautājums, kas tā ir par tādu nerentabilitāti, ja jau tos zaudējumus sedz pašvaldība. To, ka mēs kā deputāti neesam to skatījuši, tas skaidrs. Bija finanšu komiteja, un es mēģināju uzdot jautājumu, lai man izskaidro šo visu, uz ko Blumbergs kārtējo reizi atbildēja aroganti, lai rakstot atkal kaut kādu kārtējo vēstuli. Tad jau skatīšoties. Deputāti šādas lietas nav lēmuši, tas ir vairāk kā skaidrs. It kā ir dzirdēts, ka ar to nodarbojoties uzņēmējdarbības veicināšanas komisija, bet pati būtība ir tajā, kad cienītie Ventspils pašvaldības vadītāji, skaidrojiet savus lēmumus iedzīvotājiem. Arī par tiem nakts tarifiem, kuri it kā sākās 8 vakarā, nevis 10, kā tam būtu jābūt. Un skaidrojiet un dodiet tos aprēķins, cik tad brauc, kā ir ar tām dotācijām, kādas zaudējumus sedz pašvaldība un kā tad iet tam pašam arī Ventspils reisam. Tā kā lūkosim, kas notiks tālāk. Tādas tās lietas. Paldies jums!